Sidoro, Bērziņš. Kļūdās piespēlē viņš, un šeit domāju, ka tiks iespējams fiksēta nesportiskā piezīme. Kājās cēlēs arī viss Vefrīgas soliņš. Cenšoties sagaidīt nesportisko piezīmi, domāju, ka arbitra apspriedīsies un ievaicā man, tad es teiktu, ka paaugstinās šī soda nozīme. Raudzīsim, kādu lēmumu pieņems tiesneši. 39 gadus vecajam Kasparam Bērziņam pagaidām nevienas personīgās piezīmes. Gana daudz karjerā viņš izcēlies ar noteikumu pārkāpumiem. Šī, protams, pirmā personīgā piezīme viņam šovakar, spēlējis nedaudz vairāk kā 8 minūtes. No spēles aizpēc garām visus 3 izdarītos metienus, bet zem groziem savācis 3 atlaišos bumbas un dosies apskatīt video atkārtojumā šo epizodi igauņu arbitri. Mikels Manniste un Hendriks Lās. Paliek pie sākotnējā lēmuma tiesneša un fiksēta parasta piezīme. Arī Mārtiņš Gulbs vēlas dzirdēt paskaidrojums no arbitriem. Visai ilgi ritējas šī pirmā minūte 4. ceturtdaļā, vēl pat minūte nav nospēlēta, 49 sekundes. Aizritējuši